Labdien, te Evita, un šodien es taisīšu video kopā ar savu māsu, Ivonu. Čau! Un šodien mēs taisīsim slime video, jo man visvairāk laika bija slime video, un ļoti paldies visiem tiem cilvēkiem, kas abonēja mani kanālu. Man bija ļoti priecīgi. Un šodien mēs taisīsim nevis parasto slime, bet crunchy slime! Lai uztaisītu crunchy slime, mums vajadzēs limi, putu plastu bumbiņas, bet mēs viņas paņēmām drusciņi no mūsu pufa, jo mums tā kā nebija. Pēc tam vajag skušanās putas. Var arī persilu, bet kontaktklāsts šķidrums, tā kā viņi vairāk pataisīs slaimīgāku. Krāsa, bļoda un karotes. Pirmkārt ir jāielej visa līme iekšā šajā bļodā. Man būs lielā līmē. Visa kārtīgi jāizspiež, lai būtu daudz līmes. Ja gribi lielāku slime, vajag pielikt ļoti daudz līmes, jo vairāk ir līmes, jo lielāks slimes. Nākošā ir jāieliek krāsa, krāsviela vai jebko, bet mēs liksim ļoti maz, jo mēs zinām, kā mums jau citas reizes sanāk, un man ļoti patīk pasteļkrāsas, tāpēc izdomāju, vajag likt maz krāsu, lai būtu tāda pasteļkrāsa, jo viņas ir tādas gaišas, foršas. Nākamās jāliek skušanās putas. Tagad samaisam. Skaties, kā kokas glazūra. Jāizmaisa visi baltumi, lai būtu fluffy slimes. Tagad mums jāpieliek kontaktklāsts šķidrums vai arī persils. Pamazītī. Ups, iekrita iekšā korķīts. Mēs lejam vēl kontaktklāsts šķidrumu, ir jau beidzies, un mums nesanāk. Tāpēc mēs izdomājam pieliet persili. Šādi. Ups. Cerams, veidosies. Sāk veidoties slimes. Un patiešām tagad sākas veidoties slimes. Lai izveidotu slaimu, īstenībā bija jāpieliek persils. Un ja ir persils, tad ir slimes. Redziet, sāk jau veidoties, jo es tikko pieliku persilu. Tagad mēs pieliksim klāt mūsu bumbiņas. Sākumā šitik, un pēc tam pieliksim vairāk, ja vajadzēs. Tas bija forši. Vajadzēs daudz vairāk. Pieliksim vēl. Pieliksim šitik. Būs mums super crunchy slimes. Es domāju, man vēl vajag uz to persili.
domāju, triks ar pufa bumbiņām īstenībā nostrādā. Izstāst pēc unicorn slime. Ar pērlēm. Ja viņš ir lipīgs vēl, tas nozīmē, ka vēl vajag persilu. Jo lielāku slaimu tu taisi, jo vairāk tev persilu vajadzēs. Jo es uztaisīju gigantisku. Vairāk bumbiņas. Mums izdevās uztaisīt slaimu, un mums iepriekšējā reizē nebija ļoti staipīgs, bet šoreiz ir staipīgāks, jo mēs pielikām kontaktflētas šķidrumu. Izstāst pēc jūras slime, kur ielika pērles. Jā! Paldies, ka skatījāties šo video, abonējiet manu kanālu, laikojiet manu video, un es jūs satikšu nākošais ar tevi!